tā es izskatos pēc 3 solārija reizēm, un tā ģirts izskatās pēc 2 solārija reizēm. Tāpēc iesim nedaudz vēl pasauļoties. Neviena nav? Iesim meklēt? Re, ko atradu. Čau! Kā tev sauc? Evija. Mēs tev varam sastapt arī citā ielā? Visās studijās. Jūs redzat Evijas brīnišķīgo seju, tad skaidri zināt, viņa ir ļoti laba solārija konsultante. Jā, labākā. Labākā. Gribējām nedaudz vairāk uzzināt par tetovējumu aizsardzību, jo ģirtam ir vairāk nekā 5 tetovējumi. Viņam pat ir uztetovēta cita sieviete, nevis es. Varbūt labāk, lai viņš izbaltas tetovējums. Jā. Tu mums varbūt var pastāstīt vairāk par to tetovējumu aizsardzību solārija laikā. Ejam. Nu, var pamēģināt nopirkt šito stiku. Viņš ir labs. Viņš ir tā kā dara arī gan saulītē, tavs tetovējumus pret solāriju, arī pret saulīti, lai tava āda nepaliek sausa. Kad āda paliek sausa, līdz ar to arī tetovējums, tas pigments iziet ārā. Viņš īstenībā izveido tā kā biša vaska kārtiņu, līdz ar to aizsargā to vietiņu un neizbaltas tetovējums ārā. Ir vēl šis, tā kā aizsargā tetovējums, šis te, lai neizbalta kā vairāk tetovējumu. Un šie te 3. Šis ir tā kā vēl vairāk ir vīriešiem domāts, lai tiek tā kā, jo vīriešiem tā kā rupjā kādiņa ir, līdz ar to tā kā, lai tiek ar visām spalvām iekšā. Cik daudz viņš ir jāuziež? Viņu ļoti maz vajag likt, viņu jāliek tā plānā kārtiņa. Kā domā, man ir rupja vai maigāda? Nu, es nezinu, pajautā draudzenei, lai viņa patausta to. Maiga kā dupsītis. Pirksim? Ok. Sugar mama. Nekaitināsim Eviju un iesim sasmērēt tos tetovējumus un pasauļoties. Tagad tu. Noslēpuma tetovējums. Aizsargājam un mazo punktiņu lūdzu. Tipu tapu. Labi, viss. Subscribe to my channel.